pirmā nodarbība attiecībā par bezpēļņas organizāciju grāmatvedības uzskaiti. Šajā nodarbībā mēs skatīsimies tātad par grāmatvedības uzskaiti, ne par to, kā varbūt ir jāgatavo gada pārskati, kas arī mums tuvojās, un atgādināšu, ka biedrību gada pārskatiem ir īsāks iesniegšanas termiņš un mūs gaida jau 31. martā, kad mums ir jābūt gataviem gada pārskatiņiem un arī gada pārskatiem iesniegtiem EDS sistēmā. Lai šis gada pārskata iesniegšana mums nebūtu tāda varbūt ļoti sarežģīta, ja un mēs pēkšņi 30. martā atceramies nākamā diena un ir jāiesniedz gada pārskats. Principā jau ir tā, ka mums ir jāskatās un jākārto grāmatvedības uzskaita visu gadu. Un varbūt šobrīd pat ir tas laiks, kad mums ir jāsāk domāt par to, kā mēs kārtojam grāmatvedības uzskaiti šajā 2025. gadā, lai tas gada pārskata iesniegšana mums būtu salīdzinoši vienkārša, salīdzinoši ātri un bez liekām problēmām. Un, protams, arī tādā veidā, lai pēc tam mums neparādās vēl kādi jautājumi, jo arī šobrīd ir, teiksim, vairākām biedrībām tā situācija, ka nāk jautājumi no valsts ieņēmuma dienesta, kur mums prasa kaut ko palabot, prasa kaut ko paskaidrot un dažādas tādas lietas. Tātad šajā nodarbībā mēs runājam par to, kā kārtot tieši šo grāmatvedības uzskaiti, lai izslēgtu iespējamās problēmas, kādas tas varētu būt. Mūsu otrā nodarbība par bezpēļņas organizāciju grāmatvedības uzskaiti. Un šodien mūsu programmā mēs runāsim par sekojošām lietām. Tātad izskatīsim, kas ir ziedojums, kādā veidā mēs ziedojumu definējam, kas svarīgi, mēs paskatīsimies tā kā no abām pusēm, kas ir jāņem vērā tam, kas ziedojumu saņem, un kas ir jāņem vērā tam, kas ziedo. Un arī paskatīsimies tālāk par gada pārskatiem, kādas ir gada pārskata sastāvdaļas, kā mēs sagatavojam gada pārskatu, pārbaudam, apstiprinam un iesniedzam. Un, protams, parunāsim arī par to, kādas varētu būt kļūdas gada pārskatos. Un, protams, ka ieteikums ir labāk mācīties no citu kļūdām un nepieļaut savējās.